vietā. Fotoradaru ieviesējs gluži kā zirgs no 13 krēsliem ir ticis cauri tikai ar vieglu izbīli. Konkrēti pavisam smieklīgu 28,000 latu sodu par nespēju uzstādīt plānotos 160 fotoradarus. Toties jau tagad ir zināms, ka nākamo 3 gadu laikā valsts budžetā neienāks plānoti 8,6 miljoni latu. Taču labas ziņas budžetam un sliktas ātruma mīļotājiem sola jaunais tiesiskais regulējums par informācijas apmaiņu ar citām Eiropas valstīm, kas ļaus sodīt ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējs neatkarīgi no valsts, kurā ir reģistrēta automašīna. Un tostarp Latvijā vien kopš radaru ieviešanas ir fiksēti vairāk kā 100 000 citās valstīs reģistrēti numuri. Bet topa 4. vietā pavisam cits kontinents. No procesiem, kas ietekmēs visu pasauli nākamajos gados, vissvarīgākais ir tas, kurš uzvarēs prezidenta vēlēšanās Amerikas Savienotajās valstīs. Priekšvēlēšana cīņas fināls starp Baracku Obamu un Mitu Romniju ir uzskatāms par visu laiku dārgāko politiskā boksa maču. Turklāt abi sāncenši vismaz līdz šim brīdim demonstrē vienlīdz spēcīgu un pārliecinošu sniegumu. Gatis Suhaveckis meklēja atbildes uz jautājumiem, ko tad gaida pasaule, ko grib sadzirdēt paši amerikāņi un kas kandidātu televīzijas debatas vēro tikpat cītīgi kā Oskara balvas pasniegšanu, un ko par iespējamu rezultātu saka latvieši abās okeāna pusēs. Pirmsvēlēšana laiks Amerikā ir vētrains, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Prezidenta amata kandidātu debatas televīzijā aizvadītas asās vārdu cīņās, reklāmas kampaņas īpaši izcēlušās ar konkurenta nomelnošanu. Un nozīmīgu lomu arī spēlējis šonedēļ piedzīvotais orkāns Sendija, kas jau nodēvēta par supervētru, kuras dēļ nācās pārtraukt priekšvēlēšanu kampaņu. Aptaujas liecina, ka vienlīdz lielas izredzes uzvarēt ASV prezidenta vēlēšanās ir kā Barackam Obamam, tā Mitam Romnijam. Uzmanība notikumiem ASV pievērsta visā pasaulē. Amerika vēl joprojām ir spēcīgākā valsts pasaulē. Jebkurš prezidents spēlēs milzīgu lomu ārpolitikā. Agrāk vai vēlāk mēs jutīsim sekas tam, kādā veidā šī lielā valsts un sabiedrība tiks pārvaldīta. ASV prezidenta vēlēšanās arī kandidē 10 mazpazīstamu politiķu, kuriem nav nekādu izredzu uzvarēt, jo galvenā cīņa notiek starp abām lielajām partijām – demokrātiem un republikāņiem. Demokrātu kandidāts ir Baracks Obama. Viņš pirms 4 gadiem savu vārdu ierakstīja vēsturē, kļūstot par pirmo melnādaino ASV prezidentu. Ar saukli pārmaiņas viņš iedvesmoja miljoniem amerikāņu, kuri bija noguruši no Džordža Buša 2 prezidentūras termiņiem. Baracks Obama ir dzimis Havaju salās. Viņam ir jurista izglītība. 90. gados kļuvis par Ilinoisas štata senatoru, vēlāk ievēlēts arī ASV senātā. Viņš ir precējies ar Mišelu Obamu, 2 bērnu tēvs. Obama turpina iedvesmot tos vēlētājus, kurus apbūrusi viņa personība. Sāncensis ir republikāņu kandidāts uzņēmējs Mits Romnijs no Mičiganas, apguvis tieslietas un uzņēmēju darbību. Viņa bagātība tiek lēsta ap $250 miljoniem. Bijis Masačūsetsas štata gubernators, precējies ar Annu Romniju, viņiem ir 5 bērni. Romnijs ir reliģiozs, viņš pieder mormoņu ticībai. Daļai vēlētāju, kuri mormoņus uzskata par reliģisku kultu, Romnijs nav pieņemams. Tikmēr citi, viņa izskata dēļ, Romniju uzlūko kā ideālu kandidātu, kurš uziet talantu atlases konkursā. Taču prezidenta vēlēšanas nav skaistuma konkurss. Tiek uzskatīts, ka uzvarēs tas, kurš pārliecinās vēlētājus, ka spēj atdzīvināt valsts ekonomiku. Tas kļūs par šo vēlēšanu galveno tēmatu. Abi kandidāti nelaiž garām izdevību, lai skaidrotu, ka viņa piedāvājums ir labāks. Man ir plāns, kā radīt darba vietas un palīdzēt vidusslānim. Pretēji Mitam Romnijam es varu pārliecinoši runāt, kas ierakstīts manā plānā, jo visi skaitļi sakrīt. Mans plāns palīdzēs attīstīt Ameriku. Prezidents nesaprot, kā attīstīt ekonomiku. Viņam nav plāna darba vietu radīšanai amerikāņiem. Man ir, un tāpēc es uzvarēšu. Ekonomika dominē arī priekšvēlēšanu kampaņā. Tiek lēsts, ka šī kļūs par visu laiku dārgāko cīņu par varu Baltijā namā. Aprēķini liecina, ka tiks iztērēti vairāk nekā $6 miljardi. Tas ir apmēram viss Latvijas gada budžets. Šoreiz īpaši tiek izmantot arī melnā kampaņa, uzbrukošas un asas reklāmas, kurās nomelno oponentu.
Pēc rekordilga 40 mēnešu perioda ar bezdarbu virs 8% prezidents Obama uzstāja. Privātajam sektoram klājas labi. Mitts Romnijs ieguva vairāk nekā $100 miljonus slēdzot mūsu rūpnīcu. Viņš ir izpostījis mūsu dzīvi. Laikraksta Telegrāfa žurnālists Andrejs Hotējevs LNT Top 10 no ASV ziņo, ka Obamas kampaņas autori izvēlējušies agresīvāku taktiku nekā Romnija štābs. Obamas kampaņa puse no kampaņas veltītā kritizējot Romnijā uzskatus un idejas. Romnijs, man liekas, bišķiņ atturīgāks un viņš nav tik agresīvs kā Obama. Amerikāņu politiskā tradīcija ļauj kritizēt un diezgan asi oponentus. Un tā nav tikai kritikā, bet reizēm tā diezgan pamatīgi apvainojumi. Un, teiksim, Latvijas politiska vide, tiešām varbūt nav pieņemts tik stipri spiesta tiešām uz oponenta trūkumiem nekā uz saviem sasniegumiem. Viena no galvenajām cīņas vietām ir televīzijas debates. Popularitātes ziņā tās var salīdzināt ar Oskara pasniegšanas ceremoniju. Debatēm līdzi seko no 60 līdz 80 miljoniem skatītāju. Analizēts tiek katrs vārds un nākamajā rītā ASV avīžu pirmajās lapusēs neiztrūkstoši ir abu kandidātu fotogrāfija un vērtējums, kurš bijis spēcīgāks. Debatējot par ārpolitiku, uzmanība galvenokārt tika veltīta ASV attiecībām ar nemierīgā tuvo austrumu reģiona valstīm, taču nepamanīta nepalika arī Krievija. Kad pirms dažiem mēnešiem jums vaicāja, kas pat laban ir Amerikas lielākais ārpolitikas drauds, jūs atbildējāt Krievija. Nevis Al-Qaida, bet Krievija. Šķiet, ka ārpolitikā jūs joprojām esat kaut kur 80. gados. Ziniet, augstais karš beidzās pirms 20 gadiem. Es norādīju, ka Krievija ir ģeopolitiskais ienaidnieks, un es arī vienlaikus norādīju, ka lielākais drauds nacionālajai drošībai ir Irāna. Man ir skaidrs redzējums. Es nenēsāju rozā brilles, kad runa ir par Krieviju vai Putina kungu. Un pavisam noteikti es viņam neteikšu, ka pēc vēlēšanām būšu piekāpīgāks. Pēc vēlēšanām es demonstrēšu stingrāku mugurkaulu. Tieši tāpēc, ka republikāņi vienmēr demonstrējuši stingrāku nostāju pret Krieviju, Amerikā dzīvojošo latviešu simpātijas piederējušas viņiem. Taču tagad tā kļūst par pagātni, saka trimdas latvieši. Viņu vērtējumā no Latvijas interešu viedokļa nav izšķiroši svarīgi, pie varas ir demokrāts vai republikānis. Īstenībā tik dramatiska nozīme tam nav. Latvija, starp Amerikas latviešiem, kurus es tīri labi pazīstu, jo es viņu starpā uzaugu, ir noslēdz domāt, ka republikāņu partija tāda stingrāka un vismaz bija augstākā kara laikā stingrāka pret Padomju Savienību un šādos ārpolitikas jautājumos. Tagad, es domāju, nav tik liela starpība. Ir jauna paudze tagad ārzemju latviešu, un viņiem ir pilnīgi citi jautājumi svarīgi. Bet arī viņiem, atskaitot Latviju, varbūt tas, kas notiek pasaulē, ārpolitika nav tas noteicošais. Numur viens jautājums amerikāņiem ir ekonomika. Aptaujas liecina, ka Eiropas favorīts ir Obama. Atzinīgi tiek vērtēts viņa laikā paveiktais ekonomikā, veselības aprūpē un banku sektorā. Viņa vadībā tika izbeigts karš Irākā un nogalināts Al-Qaidas līderis Osama bin Ladens. Tomēr Obama sagādājas arī vilšanos. Nav atrisināts problēmas Afganistānā, tuvajos austrumos, un skandalozais Guantanamo cietums tā arī nav slēgts. Asi uz Obamas ārpolitiku pirms 3 gadiem reaģēja bijušie Austruma Eiropas līderi. Vēstulē, ko parakstīja arī bijusī prezidenta Vairavīķa Freiberga, tika paustas bažas, ka Amerika Austruma Eiropā ir pagriezusi muguru un savstarpējās attiecībās tiek piedzīvots lielākais pārbaudījums kopš augstā kara gadiem. Taču ekspertu vērtējumā, lai kurš arī atrastos Baltijā namā, ASV intereses šobrīd saistītas nevis ar Eiropu, bet Āziju. Eiropa šobrīd nav priekš ASV problēmas no viena puses, no otras puses tā arī nav palīgs ASV problēma risināšanā. Un tad šeit mēs nevaram gaidīt, ka šī sasaiste ar ASV un Eiropu, ka viņi būs tikpat spēcīgi, kā varbūt viņi vēl bija 10 gadus iepriekš. Ārpolitikas institūta vadītāja vērtējumā Latvijai izdevīgāks būtu Baraks Obama.
tomēr ir bijuši tādi soļi uz priekšu, kas Latvijai bijuši svarīgi. Te, teiksim, vispirms mēs runājam par Latvijas aizsardzības plānu, NATO ietvaros mēs runājam par gaisa patrulēšanu virs Baltijas telpas, kur bez ASV atbalsta tas netikt arī panākt. Mīta Romnija gadījumā kā risks tiek minēts arī tas, ka nav zināms, cik stingri viņš īstenos pirms vēlēšanām paustos principus un kāda būs viņa komanda. Turklāt pastāv draudi, ka Latvija var tikt ierauta jaunā kara darbībā. Obama ir pierādījis atšķirībā no George Bush, ka viņš grib sadarboties ar citām valstīm, konsultēties, kur republikāņiem ir tendence paši pieņemt lēmumus un tad sagaidīt, ka pārējās pasaules valsts sekos un darīs to, ko Amerika saka. Es nedomāju, ka varētu būt pārāk lielas izmaiņas. Vienīgais ir, ja viens no kandidātiem, un šī gadījumā Romnijs, virzīs kaut kādu agresīvāku ārpolitiku militārā ziņā, ka tur izraisītu kaut kādu konfliktu tojos austrumos, tad mēs kā NATO partneri agrāk vai vēlāk atkal varētu tik iejaukti, ja ne pašās kaujās, tā visas tās situācijas satīrīšanā un stabilizēšanā. Juris Kaži ir dubultpilsonis, taču ASV prezidenta vēlēšanās nolēmis nepiedalīties. Savukārt savu izvēli jau ir izdarījis Džordžs Stīls, skolotājs un cilvēktiesību aktīvists, kurš Latvijā dzīvo 18 gadus. Viņš šonedēļ izmantoja iespēju nobalsot ASV vēstniecībā. Man bija vienkārši, jo es domāju, ka to, ko Obama ir darījis līdz šim, ir bijis pareizais ceļš, un līdz ar to es domāju, ka viņam arī jāturpina. Džordžs Stīls uzskata, ka Obama ir attaisnojis uz viņu liktās cerības, lai arī ne visu ir izdevies īstenot kā solīts. Viņš bija mazliet tā kā sapnotājs, kad viņš aizgāja Baltanāmā. Viņš domāja, ka prezidents uzreiz darītu un visu, ko viņš pateiktu, būs izdarīts, bet diemžēl tā nav bijis un arī nebūs. Prezidentam jāstrādā kopā ar visiem kongresmeniem un tā tālāk un vēl joprojām ir grūts darbs. Tieši tāpēc viņš ir tik zemes tagad. Saskaņā ar aptaujām balsis par labu Barakam Obamam un Mitam Romnijam ir sadalījušās vienādi, atšķirība mērāma 1% robežās. Rezultātu gaidīšana vēlēšanās pēc 2 dienām solās būt tikpat spraiga, kā cīņa par tiesībām valdīt Baltajā namā. Gatis Suhoveckis, Sergejs Zavarotņevs, LNT. Bet tā kā vēlēšanas Amerikas Savienotajās valstīs ir un arī būs pasaules ziņu virsrakstu augšgalā, mēs nedēļas aptaujā pētījām, kā prezidenta amata redzamākos kandidātus vērtē Latvijā. Pētījuma kompānija GfK pēc mūsu lūguma